pusmiljons man virsū, kaut ko rekur man Sona jau gan piedod. Sievietei ir jāgrib, dāmas sadzirdiet. Sievietei ir jābūt gribošai. Šodien mums ir ieplānota vēl viena satura diena, ļoti ambicioza. Mēs plānojam safilmēt vlogu un plus kaut kādus 30 reels. Protams, tas ir tāds atvadu pasākums, jo atkal dodos prom no Dubajas uz Eiropu. Šeit paliek jau diezgan karsti. Redzēs, kā mums ies, nav laika čamāties, ķeramies pie darba. Pārmaiņas pēc paņēmu pilnīgi savādāku, netipisku sev mašīnu. Man patīk lielas, augstas. Nu, šis ir, nav Ferrari, bet ir lūk. Laikam uz Ferrari man ir alerģija, neesmu tas tipiskais cilvēks, kas atbrauc uz Dubaju un viņam ir sapnis izbraukt ar Lambo vai tādu ļoti, ļoti zemu Ferrari, bet šī nu plus mīnus mani apmierina. Ir okei, vai ne? 2 cilvēkiem tikai. Un somām, lūdzu. Yes! Reiz, cik maz vajag laimē, lai tikai GPS pieslēgtos pie mašīnas. Tiem, kas nezinu, mums vienmēr ir baigās GPS problēmas. Mēs vakar gandrīz 2 stundas braucām, nezinot, kur mēs braucam, jo vienkārši mums šeit rādīja, mēs pat vakar iefilmējām, mums rādīja, ka mēs esam kaut kādā jūrā. Mēs braucam uz Address Skyview baseinu uz jumta, jaunu, kur es vēl neesmu bijusi, ar skatu, kuru es vēl neesmu redzējusi. Un pievienosies vīrs. Viņš brauks ar taksiju, mašīnām vienkārši. 3. cilvēkam nav vietas. Lūk, kādu mēs mašīnu paņēmām. Mēs vakar vienojāmies par to ar vīru, tā kā viņam jau īsti nav variantu. Tur aizmugurē būs ļoti nērti. Tā kā mēs būsim pēc 10 minūtēm tur, tiekamies. Yeah. Shit gon' get hard, keep your head strong. If I quit now, then I'm dead wrong. Vajadzēja kaut ko uzpūst. Nekas, nav pirmā reize, ka palikšu bez matiem. Vienkārši pirmajā reizē Covids, otrā reizē es reāli Lago de Brais tajā haikā kalnos apdedzināju savu reāli galvu, ka man sāka izkrist mati. Pēc tam man iekoda ots denga vīrus, tad es atkal paliku bez matiem. Un tagad Dubajai, laiks Dubajai. Tūlīt mēs tev mācīsim, kā dzert manu mīļāko kafiju mājas apstākļos. Ja? Tā kā šādi var samiksēt. Mēs ņemam svaigi spiestu apelsīnu sulu. Es ļoti ceru, ka viņi ir svaigi spiesti. Ļoti labi svaigi spiesti. Nodzeram atbilstoši, cik ļoti stipru kafiju mēs gribam. Un atkarībā kādu efektu mēs gribam. Ja mēs gribam efektu tā, lai normāli iešķirīgi, un varbūt pat drusci rociņas patrīc, tad mēs lejam dubulto espresso maz apelsīnu sulā. Šobrīd man tāds efekts nav vajadzīgs, tāpēc es nodzēru nost pavisam nedaudz un leju iekšā apelsīnu sulā. Vasaras dzērienam ir jābūt ar ledu. Samaisam. Gatavs. Īstenībā ļoti labi. Jā. Cik vakar tāds izdzēri? 2 panākti. 2. Bet man ir okei. Man ir normāli. Es izdzeru 2 normāli, aizgāju gulēt. Man tas kortizola līmenis jau tā ir tik augsts, ka viņam vienkārši nav augstāk tiekties, tāpēc man ir okei dzert tādus dzērienus. Bet, kā jau teicu, ar apelsīnu sulas daudzumu vienkārši dozēt kafijas stiprumu. Kā tev šis liekas salīdzinot ar to, kas bija pirmajā vlogā? Savādāk. Zini kā, tur ir tāds vairāk plašums, jūra, tāpat tu kaut ko tālumā redzi. Šeit tu principā redzi pilsētu no augšas, tu redzi pilsētas infrastruktūru, visus tos ceļus, īpaši tajā otrajā pusē. Tu vienkārši redzi, cik kruti te viss ir uztaisīts. Pārdomāti, skaisti. Visur, kur tu paskaties, ir skaistums. Un es tiešām ticu, ka skaistums dziedē ievainotu dvēseli, pazudušu dvēseli. Katru reizi, kad tev
ir kaut kāds tur dīvains stāvoklis, kaut kas skaists vienmēr tev šo stāvokli uzlabos. Tāpēc es mīlu Dubaju un redzēt tādus skatus man ir ļoti vērtīgi. Kā bija Burj Khalifā augšā tajā 100, kurā stāvā tur 123? Tur restorāns ir 123. stāvā. Izrādās restorāns visaugstākajā stāvā pasaulē. Kā izrādījās, ļoti forši, tiešām ļoti smuks interjers, skats, ēdiens arī diezgan labs. Nav nemaz tik dārgi, reāli. Tur tās cenas bija ļoti, ļoti pārsteigta. Jebkurš var aiziet tiešām gan dzērienu, gan ēdienu. Foršas cenas, atmosfēra saucās. Un tieši tur, starp citu, bija tā bija tā diena, kad bija 3 trauksmes paziņojumi, ja brīdinājumi. Bija ļoti interesanti vērot, ka visiem vienalga. Visi sēž 123. stāvā un tu vēro, tieši bija saulrietis un tu vēro mierīgas debesis. Tu vēro skaistu skatu un tu redzi, ka cilvēki neuztraucās. Mēs paēdām garšīgas brokastis, uztaisījām sev apelsīnu kafiju dzērienu, sapildējām bildes, safilmējām saturu, vlogam, rīliem. Diezgan daudz izdarījām, bet patiesībā darbs ir tikai sācies. Tā bija vieglākā daļa no visas šīs dienas. Tālāk mēs brauksim uz citu lokāciju, kuru tad arī jums parādīsim. Mums ir jāgaida mašīna 20 minūtes, kamēr mums atvedīs, un tikmēr es atbildēšu uz personīgā zīmola formulas grupas dalībnieču jautājumiem. Parasti es to daru podcastu veidā, vai arī mums ir atsevišķi Zoom sazvani, kur ir, protams, ka Q&A arī, bet starp Zoom sazvaniem mums ir chats, kur es 24 stundu laikā absolūti uz katru jautājumu atbildu pati, izskatu to keisu, un re, kur, piemēram, Krista plāno palaist savu pirmo grupas projektu, pirmo grupas webināru par hipnoterapiju, par savu ekspertīzi, un, protams, viņai ir ļoti daudz jautājumu, jo viņi to dara pirmo reizi. Jautājumi bija par cenu, to mēs jau atrisinājām, tagad viņi jautā par tehnisko pusi. Nu, tad, lūk, man ir jāizlasa šis jautājums, un tad es atbildēšu. Iesākuma tev vajag absolūti citu sistēmu. Mēs tev ar komandu sagatavosim vienkāršoto modeli, lai tu vari viņu izmantot. Pietiks pagaidām ar to, ka tev ir Zoom maksas, jā, lai tev es neierobežotu laikā, un var pieslēgt, protams, e-pasta mārketingu, bet pirmajam piegājienam es tev to neiesaku darīt, jo tev nebūs tik daudz cilvēku. Par tehnisko pusi šobrīd vari neuztraukties, un tev noteikti, man, protams, prieks, ka tev iedvesmo tas, kā tas ir mums uztaisīts, bet iesākumam vienkārši tev vienai pašai to visu darot būs ļoti sarežģīti. Ok, piebrauc mašīna, uz otru jautājumu atbildēsim čišķi vēlāk. Man nav sapņu mašīna, tas vispār, ko sapratu, ka es kaut ko par maz dzīvē gribu. Un te es piesēdos pie šīs mašīnas, un te es saprotu, ka man patīk, piemēram, šo mašīnu braukt ar Brabusu. Tā kā Brabus man liekas tāds, jā, ok, bet nekas īpašs. Nav laikam mana mašīna. Pie šīs es piesēžos, un tāda elegantāka, viņa tāda foršāka. Tas nekas, ka zeme, bet priekš manis viņa dara. Un tad es sāku domāt, apetīte te rodas procesā, ēdot. Pabraukāšu vēl es vairāk ar šādu vai kādu citu mašīnu, kas man patiks vairāk. Es arī sagribēšu mašīnu. Un kā jau mēs zinām, jo vairāk sieviete grib, jo vairāk viņas saņem. Un jo vairāk arī viņas vīrietis sāk darboties, vismaz enerģētiski tam tā vajadzētu strādāt. Sievietei ir jāgrib, dāmas, sadzirdiet. Sievietei ir jābūt gribošai. Visos plānos, absolūti visos, intīmā plānā, materiālā plānā, vīzijas plānā. Un vīrietim, protams, šis viss ir jāizpildā kaut kādā mērā. Teiksim tā, sievietes magnētismu nosaka viņu vēlmju vēriens. Tas ir ļoti pievilcīgi. Vīrietis vienmēr būs pievilcīgāks, ja viņam būs lieli sapņi, ambīcijas un, protams, rīcības uz šiem sapņiem, jo, tukša diršana mums nav vajadzīga, jā. Tā kā to mēs arī atceramies. Mēs tikko redzējām Rolls Royce, kur es sabijos, viņš ir liels, un es saku, ka,
man vispār laikam būtu labi tur pie stūres sēdēt, jo man patīk lielas mašīnas, bet es viņu nevaru dabūt jau 3. vai 4. reizi, es nevaru dabūt to mašīnu. Un es ļoti labi zinu, kāpēc, jo kaut kur mana psihe, nervu sistēma vēl nav gatava sēdēt pie Rolls-Royce stūres, jo tā ir milzīga atbildība. Ja tu ar viņu kaut kas notiek, tev ir ļoti daudz jāsamaksā. Tieši šī paša iemesla dēļ man vēl nav miljonus, jo mana nervu sistēma nav gatava. Tā ir taisnība. Arī tev nav tas, ko tu gribi, jo tu psihiski vienkārši vēl to nespēj panest. Tāpēc darbs ar savu personību, ar savu psiholoģiju ir viens no svarīgākajiem. To man pateica arī aizvakar mans mentors. Tas vispār ir atsevišķs stāsts, man nonesa, man reāli izšāva korķus. Šis ir nice. Ļoti forši, tik forši spots. Un te ir ēna, vismaz pagaidām. Līdz ar to mums ir jāpaspējas kaut kas safilmēt. Ķeramies pie darba, jā. Mēs esam iefilmējuši tikai 3 rīlus. Atkal pierādās, apetīti rodas procesā. Un es saku, kāpēc man nav vēl vairāk naudas, lai es kaut ko tādu varētu darīt, nezinu, reizi nedēļā. Reizi nedēļā močīt tāda līmeņa saturu. Kāpēc? Pirmkārt, tas vienkārši būs to nereālu pārliecību, enerģiju un, protams, tu redzi gala rezultātu, kas palīdz vēl cilvēkiem. Tas vienkārši ir tik krūts kombo. Dievs, lūdzu, dod man miljonus, beidzot jau cik var, es jau čakarējos 6. gadu. Davai, Latvijā tas ir iespējams, es ticu, ko tas smejies? Bļēns, dzīve ir komiska. Komiska, skaista. Viņa ir dažāda un viņa ir jāmīl. Mēs dzīvu mīlu. Mēs uzfilmējām 4 rīlus, kas manā galvā likās, ak, mans Dievs, cik sarežģīti. Varbūt jums paliks vieglāk no tā, ko es jums tagad pateikšu. Es esmu ļoti paškritiska pret sevi un ļoti prasīga, un tas absolūti nepalīdz. Līdz kaut kādam līmenim tas tev dod krūtus rezultātus, bet, ja tu gribi vairāk, vērienīgāk, tev ir jāmaina šie paterni savā galvā, jo savādāk vienkārši tavu psihe neizturēs. Un to sapratu arī es pāris dienas atpakaļ mentoringā. Ja es gribu miljonus, man ir jāmaina šis paterns. Un, protams, ar to es arī strādāju un visu šo te savu ceļu ļoti atklāti es rādu savā blogā, Instagramā, šeit, YouTube'ā, lai tu vari ņemt piemēru, lai tu vari mācīties un saprast, ka tu neesi viena vai viens. Un tagad mēs brauksim pakaļ dzērienam, espresso sunrise un mauksim tālāk. Mums vēl ir diezgan daudz darba priekšā. Būtībā Dubajā nav ļoti dārgas cenas. Man liekas tieši tāds pašs kā Latvijā, izņemot šajā vietā. Rekur. Noreklamēsim. Viņa ir Guinnessa rekords par dārgāko kafiju pasaulē. Šī nav dārgākā kafija pasaulē, bet viņa ir 2 reizes dārgākā apelsīnu kafija nekā Latvijā. Bet ļoti garšīga. Ir tās naudas vērta. Man liekas, sanāk, kaut 13 vai 12 eiro par vienu kafiju. Lūk tā. Tā, kafija ir. Turpinam filmēt. Ir vēl 3 stundas līdz saulrietam. Smukas bildes paspēsim uztaisīt, smukas video paspēsim uztaisīt, foršas lietas paspēsim izdarīt. Jābrauc. Esam atbraukuši uz vienu no Palmas malām ar tādu skatu uz Dubai Marina. Tur var redzēt augstāko sky pool pasaulē. Saulrietā noteikti šeit ir vēl skaistāk, bet mēs šeit tik ilgi nepaliksim. Mēs tad nedaudz pafilmēsim saturu un dosimies uz citu lokāciju. Arī ļoti skaisti. Uztaisījām smukas bildes. Mūs ļoti lepni palūdza neizmantot profesionālo kameru. Mēs gan nedaudz drusciņi paspējām. Man tek make-ups. Viņš ir kaut kā jāsalabo, tāpēc mēs te procesā mēģināsim kaut ko izdarīt, kamēr gatavojamies nākošai lokācijai. Tur jābūt arī ļoti, ļoti smuki, un ceru, ka tur mums atļaus visus aparātus izmantot, jo Dubajā ir noteikumi diezgan strikti.
Make-ups salabots, seja ir atdzisusi. Braucam uz nākošo lokāciju, kāds 40 minūtes mums ir jābrauc, varbūt drusku mazāk. Cerams, ka mums no klients neviens nematīs ārā. Pa ceļam vēl ir jāiefilmē rīli. Mēs ļoti atpaliekam no mūsu plāna, bet nekas, mēs izdarīsim visu to labāko, ko vien mēs varam uz šo dienu. Mums iet labi. Mums iet labāk nekā es biju domājusi. Man ļoti patīk braukt un runāt. Tas laikam nav labākais piemērs. Iespējams, tas varbūt pat nav droši, bet man patīk. Laikam patīk radīt savu augstu stresa situācijas. Atbraucām, kur gribējām, un tikpat ātri aizbraucām. Mūs izmeta ārā, var tā teikt. Pateica, ka filmēt ir aizliegts ar telefonu, ar kameru, ar jebko. Un šodien reāli katrā lokācijā mums pienāca klāt un teica, filmēt aizliegts, šis aizliegts, tas aizliegts. Jā, satura dienas Dubajā paliek izaicinošākas. Būs jāpaskatās ziņas un jaunie likumi, lai nebūtu nekāda problēma. Tādā ziņā Latvijā ir ļoti forši, ir ļoti mierīgi, nav stingru aizliegumu, tāpēc pavisam drīz, kad atgriezīšos, filmēsim saturu tur. Un to, ko nepaspēju safilmēt šodien, tieši īsa formāta video, aiziešu uz podcastu studiju un izbaudīšu Dubajas reāli augsto kvalitāti šajā ziņā, jo līdz šim Dubajas podcastu studijas un tas servis, kas ir tur, labākais, ko es esmu mēģinājusi. Esam atbraukuši uz Dubajas zelta tirgu, tūlīt iesim iekšā, skatīsimies, kas tur tāds interesants. Es jau te redzēju visādas lietiņas pa ceļam, ļoti interesanti, kas tur ir iekšā. Ejam. Kad es dzirdēju vārdu tirgus, man absolūti nelikās, ka es redzēšu kaut ko tik skaistu, tīru, sakoptu. Ak, mans Dievs, tās ir tās kleitas, man liekas. Tās ir laikam zelta kleitas, ja? Wow! Skaisti, ļoti smuki. Es gribu kleitu uzmanīt. Tik zeltens, ka, tā kā, es pat nevaru saprast, tas tā kā ir īsts zelts, viņš ir tāds, tā kā tik skaistas daudz lietas, neticis, ka vienā vietā, ka var būt tik daudz zelta. Vienkārši neticis, ka vienā vietā var būt tik daudz zelta. Man, kā meitenei no Rīgas, Latvijas, kas es nekad mūžā ko tādu neesmu redzējusi. Kad nav ko teikt, Kas notika tikko? Es nesapratu. Es pastrādāju pa brīvu kā modele, jeb uztaisīju barteri. Barteri es uztaisīju, man atļāva uzvilkt, man liekas, ka man ir kaut kāds $500,000 virsū, pilnīgi iespējams, lai pafilmētu saturu priekš viņu sociālajiem tīkliem. Lūk tā. Viss. Beidzot, man vīrs tur nebija kadrā. Galvenais, es filmēju, viņš jau viņš stāv, skatās, un spogulī manā video var redzēt, kā viņš skatās un smaida. It kā forši, man jau prieks, bet saturam kaut kā īsti nedara. Es pabeidzu šo dienu kā reāli princese. $500,000 man virsū, kaut ko, kur man Somija jau grib iedot. Can I go there? Come here? Again? Okay. Nē, darba diena nebeidzās. Tā ir ļoti ekskluzīva pieredze, ļoti uzvilkt sev virsū simtiem tūkstošu vērtas lietas, un tas ir šeit,
Dubajā. Ja es to vilktu kaut kur citur, cena šim visam un vērtība būtu daudz lielāka, jo mēs zinām, ka Dubajā principā zelts maksā diezgan izdevīgi. Tā kā, wow, pieredze ir amazing. Sajust zelta frekvenci uz savas ādas tiešām ir fenomenāli tādā apjomā. Somiņa, kakla rota, kronis, aksesuārs, josta. Ļoti skaisti. Protams, tu ikdienā neko tādu nenēsāsi. Un es iespējams minēju jau iepriekš, ka tādas lietas viņi dāvina uz kāzām. Sievietēm, un tā ir vērtība. Tas ir kaut kas, kas tev paliek kā sievietei un aug vērtībā. Tā kā dāmas, jūs zinat, ko lūgt saviem vīriem. Varbūt izklausās muļķīgi, bet katrai lietai, katram audumam, materiālam ir sava frekvence. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es skatos, kāda auduma apģērbu es pērku, kāpēc es vairs nenēsāju sintētiku, jo tu burtiski jūti to, kas tev ir virsū, un tu pārņem kaut kādu daļiņu no šīs enerģijas, tāpēc arī zīmoliem ir sava vēsture. Es to saucu par tādu kā enerģētisko mārketingu. Cik ļoti uzskačāts ir katrs zīmols, katra lieta, tā skaitā arī zelts. Zelts ir savā vērtībā. Tur ir citi iemesli un citi stāsti, bet ja mēs runājam par zīmoliem, tad viņa vērtība ir mērāma ne tikai kvalitātē, bet arī stāstā, kas ir kopā ar to. Un enerģētiskais mārketings vienkārši ir saistīts gan ar stāstu, gan ar vērtību, gan ar to, kā tas tiek nokomunicēts pasaulē. Un pievienojoties šim zīmolam, šai frekvencei, protams, ka tu pārņem daļu no šī stāsta enerģētiski. Es tam ļoti ticu, man tas vienmēr ir ļoti strādājis, tāpēc es pērku un ieguldos kaut kādos brendos, starp citu tai skaitā arī zeltā. Ir vērts ieguldīties, jo zeltam ir ļoti augsta frekvence. Nav zinātniski pierādīts droši vien. Tagad tu esi pieredzējusi arī veco Dubaju, ne tikai jauno, galveno. Jā, es esmu reāli pieredzējusi savādāku Dubaju. Un tas ir viss pateicoties blogam. Pateicoties tam, ka man ir jāveido saturs, man to patīk darīt, un dēļ tā man arī tev, kas tagad man te ir komandā, kas to filmē. Mēs domājam idejas, mēs domājam, ko vēl interesantu varētu pafilmēt, kur varētu aizbraukt, kā varētu dažādot saturu. Un, protams, tas tevi negribētu teikt spiež, bet liek iziet no komforta zonas, liek darīt to, ko tu nekad nedarītu. Piemēram, man tā vienkārši nebūtu ienākusi prātā ideja aizbraukt uz kaut kādu zelta tirgu. Man tas vispār neinteresē. Bet mums ir satura diena. Ko ir padarīt? Mēs tādu padomājām šo un to. Rekur forša ideja. Jums interesanti. Man jauna pieredze. Es nenožēloju, ka es aizbraucu. Rekur es pamērīju visādas foršas lietas. Tā ir unikāla pieredze. Pateicoties tam, ka es veidoju saturu. Satura diena ir beigusies, kā vienmēr. Nekas neiet pēc plāna, bet nav nekāda stresa, paspēsim izdarīt visu citā dienā. Un arī, ja jums lietas neiet pēc plāna, nav ko stresot. Viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek, un mēs vienmēr cenšamies izdarīt pašu labāko, ko vien mēs varam uz konkrēto dienu. Noteikti noskatieties šo video, tam ir jābūt grūti, kur es pastāstu visu patiesību par online biznesu un satura veidošanu, kā arī noteikti komentē zem šī video, ko tu paņem sev līdzi no šī vloga. Un tiekamies nākošajā video.